Kā ar veselību šodien, kā vispār tagad pēc spēles? Jā, diezgan jūtami traki ir. Katrā gadījumā tad, kad es paprasīju maiņu, es domāju, ka tad galvā griezās, teiksim. Temperatūra visu dienu bija un uz tabletēm un tā. Bet tas piederās pie darba. Pirmajā ceturtajā izskatījās, kad ir viss, kad ir atdots viss, jā, tā arī runājam, ka vajadzētu iesildīties un uzreiz iet, kamēr silts, jo pēc tam, ja apsēdīsies, tā arī bija, ka pēc tam otrais uzgāja laukumu, tad tā arī bija, ka bišķiņ tā, vaināk, teiksim, tā viss notika. Komandai atkal kārtējo reizi, kā cīnaties, viss ir, bet beigās kaut kas ceturtā, kaut kas notiek, kaut kas saplīst. Uztaisam kādu kļūdu uzbrukumu, tie iemet ātrē, sajūta spēle, 2-3 reizes iemet kaut kādas, tā kā man 2+1, liekos punktus 2. Un viņi ar sajūta. Uzreiz tas melnais saspēles vadītājs mazais uzreiz iemet no tādas, kas saka, transition spēles pustālos 2. Viņa spēle tā bija uzreiz. Tiklīdz mēs kļūdījāmies uzbrukumu un ļāvām sajust to spēli viņam. Vismaz tā es domāju. Kā kopumā komandai, vai tas varbūt ir arī pašiem, jo nav tikai tas, ka šajā mačā 4. bet vispār visas sezonas gaitā pagaidām Valmierā tieši tos 4. iegājuši. Tas nozīmē, ka jākoncentrēs un jādod spēki 2 reizes vairāk, es domāju, ka tur ir, nevis 2 reizes vairāk, bet es domāju, ka nedrīkst tā teikt, visi cīnās un visi grib uzvarēt un visi līdz galam cīnās, vienkārši jākoncentrēs tā gadījumā, varbūt ir vairāk. Jo es tiešām nezinu, kaut kāda runāšana savā starpā sākas, kaut kas, bet tas tā. Kā vispār komandai ar traumām tagad? Beidzot treniņi 5/5, un es domāju, būs daudz labāk, jo, teiksim, es tikai 2 dienas trenēju komandu 5/5. Pirms tam bija visu laiku 8, 9 cilvēki, tādi mikromači. Tā kā, teiksim, vajadzētu apstādināt spēli, pateikt, teiksim, par niansu mums tā tikai 2 dienas tiešām. Es domāju, ka būs tieši tā kā visi atgriezīsies, tā kā visi kārtīgi varēs, tad būs veselība, tad es domāju, būs arī rezultāts daudz labāks pārliet. Zinās visu, ko darīs. Labi, to arī novēlam un tev novēlam veseļoties un būtu strīpas atpakaļ. Paldies!